Ir tādas dīvainības, piemēram, orbitālajos manevros, īpaši gravitācijas manevros lidojumos uz mēnesi, kad tiek veidotas nepamatoti sarežģītas trajektorijas. Parādīšu piemēru savā simulatorā. Līnijas mēnesis un kosmiskā aparāta priekšā ir virziena vektori un ātruma lielumi. Tātad, jo lielāks vektors, jo lielāks ātrums. Tuvojoties mēnesim, tas novirzīsies uz mēnesis pusi un kādā brīdī sāks pātrināties. Tagad kosmiskais aparāts ir veicis gravitācijas pātrinājumu, pārlidojot mēnesi. Kur tad ir problēma? Ir jānovirza aparāts ļoti precīzi, lai tas nonāktu vajadzīgajā vietā vajadzīgajā laikā, jo pat dažu sekundžu aizskave jau ietekmēs lidojuma trajektoriju. Tas veica divus gravitācijas manevrus. Viens, pareizs un normāls, ir daži apļi ap Zemi, lai iegūtu lielāku ātrumu un attālinātos no tās ar labu degvielas ekonomiju. Vēlāk tas tuvojas mēnesim un lido ļoti tuvu garām tam. Tas viņam dod papildu stimulu. Tas ir klasisks gravitācijas palīgs, un tas nonāk šajā lielajā elipsē. Un tad viss ir tik labi aprēķināts, ka viņš no šīs elipses nonāk tieši mēnesis orbītā un lido uz to. Lielisks manevrs. Vai tam ir jēga? Nav jēgas. Pietuvojoties mēnesim, tas atkal iziet parastā orbītā. To pašu varēja panākt, kad tas pirmo reizi tuvojās mēnesim. Tieši to pašu. Tur vienkārši vajadzēja veikt korekciju, un pieeja nebūtu tik strauja. Un tieši tāpat būtu bijis daudz vienkāršāk uzreiz. Principā tā lielākā daļa aparātu arī lido uz turieni. Bet Japāņi un vēl daži citi arī izvēlas tādu dīvainu manieri veikt lieku, ļoti sarežģītu, ļoti aprēķinos darbietilpīgu un ļoti riskantu manevru. Lūk, šī manevra jēga ir ļoti, ļoti apšaubāma. Degvielas ietaupījums tur ir 0, ja ne pat otrādi, patērējam vairāk degvielas un risku ir vairāk. Jo šajā trajektorijā aparātam 100% vēl bija jāveic korekcija, lai precīzi nonāktu pie mēnesis, jo trāpīt tieši šādi mēnesī ir ļoti sarežģīti. Ja nedaudz kļūdies pat 10, pat 100 grāda vai pātrinājuma, viss to aizlido nepareizā virzienā. Kāpēc vispār vajadzīgs tālais gravitācijas manevrs pie mēnesi? Ja kosmiskais aparāts tāpat nonāk mēnesis orbītā ar normālu, prognozējumu orbitālo ātrumu. Varbūtība pazaudēt kosmisko aparātu šādos manevros ir milzīga, bet ieguvums 0.